iziešana, jeb tā ir grāmata, kā iziet, kā Izraela tauta iziet, un jebkura iziešana ir arī ieiešana. Jo mēs nevaram iziet kaut kur neieejot, jo tas tā ir, ka mēs nevaram palikt nekur. Un līdz ar to tad šis stāsts, jeb šī asimetriskā stratēģija ir par to, kā ar ierasto iziet no ierastā, lai ieietu apsolītajā. Tas bija tas, ko Mozam Dievs uzticēja, ko Dievs pateica, bet pats viņš neiegāja. Bet viņa uzdevums bija vest šo tautu. Un to, ko Dievs ir iesācis, viņš arī pabeigs, un Dievs ir ar tevi līdz pasaules galam. Viņš ir ar tevi ikdienas, ik stundas, tikai ļaujies tam. Esi pats ar viņu, esi klāt esošs. Un patiešām Dievam lietojums var kļūt pilnīgi ik viens, un pašu vienkāršāko lietu tavās rokās Dievs var vēst par visefektīvāko Dieva ieroci. Un paskatīsimies kādos stāstos, kā tas arī ir realizējies. Un kad Dievs Mozum bija atklājis sevi, savu vārdu, un teica, ka es esmu, kas es esmu, tad Mozus Dievam teica, viņi man neticēs un neklausīs mani, bet sacīs, tas kungs tev nav parādījies. Un tad Dievs, ja tas kungs viņam sacīja, kas tev ir rokā? Kas ir tavā rokā? Viņš tam teica, manā rokā ir zīzlis. Mozum, tas bija zīzlis, bet Dievs neizvēlējās Mozu, tā ka viņam bija kaut kāds īpašs zīzlis vai kaut kas savādāks kā citiem. Ja mēs skatāmies uz ganu tautām, ja uz ganiem, tad man arī kā lokopim, kā pārzinātājiem lokopības, tad ļoti viegli šo ir saprast, jo es arī saviem darbiniekiem vienmēr teicu, ka jūs ejat ganāmpulkā pie dzīvniekiem, nekad neiet ar tukšām rokām. Vienmēr paņemat kādu koku, kādu zīzli savā rokā, ar ko jūs ejat. Jo citādi tie dzīvnieki nebaidās no tevis. Un tādēļ katram ganam bija zīzlis. Katram. Ne tikai Mozum, visiem, kas ganīja dzīvniekus. Viņš ar to nebija neko īpaši. Tas bija parasts koks krumlis, miets, ja, lai tu pagarinātu to roku un dzīvnieks tev redzētu. Jo dzīvnieki ir malači, viņi neredz, ne, kas notiek priekšā, ne, kas notiek aizmugurē. Viņi redz uz sāniem, viņiem acis ir malās. Un tādēļ ir svarīgi to koku pabīdīt uz vienu pusi, uz otru pusi, lai tu viņu no aizmugures varētu vadīt to ganāmpulku. Tā dzen dzīvniekus. Un jaunākais brālis Andris ir veterinārārsts, es zinu, ka viņš daudzām saimniecībām māca, kā bez stresa pārvietot dzīvniekus, un tas ir viens no pamatlikumiem, kad ir jābūt šim te zīzlim. Un tāpēc Dievs teica, kas tev ir rokā, un es gribu teikt arī tev, kas ir tavā rokā, kas tev ir pie rokas. Un tādā pārnestā nozīmē, es gribētu teikt, ka mūsu zīžļi šobrīd, kas mums ir katram pie rokas, jeb kas ir tavā rokā. Es domāju, ka šis ir visjaudīgākais zīzlis, ko Dievs var lietot, kas var būt tavā rokā un kas tev ir pieejams. Un šī zīžļa nosaukums ir Bībele. Un mana Bībele neatšķirās no tavējās, ja vien tev nav kāds cits tulkojums. Ja, šis ir 65. gada RT, bet tas ir Dieva vārds. Un tas ir zīzlis, kas ir ielikts mūsu rokās. Un Dievs teica Mozum, un ņem šo zīzli savā rokā, ar to tu darīsi zīmes. Ar to tu darīsi zīmes un brīnums, ar to vārdu, ko tu lasīsi. Tas ir tas priekš mums šodienas. Un bieži vien mēs arī savās dzīvēs piekopjam dažādas atrunas. Īstenībā Mozes darīja tieši to pašu. Jau 4. nodaļā viņš saka uz to kungu, kungs, es neesmu runātājs. Tāds neesmu bijis vakar, tāds neesmu arī šodien. Kopš tu runāji ar savu kalpu, bet man ir grūta valoda un neveikla mēle. Bet tas kungs viņam sacīja, kas cilvēkam muti devis, kas ir devis tev muti? Dievs saka to arī šobrīd tev. Un kas dara mēmu vai kurlu, vai redzīgu, vai aklu, vai nes tas kungs? Vai es to nedaru? Es esmu devis tev muti, kāpēc tu nerunā? Bet es gribu teikt, ka katrs atrunas, kuras vienmēr mēs atradīsim, un katrs atrunas nav nekas vairāk kā labi izplānota meli.
Tas ir tas, ko mēs prātos vienmēr ģenerējam, un vienmēr es jau nevaru, tāpēc kā. Es jau varētu, bet man jau tas. Un Mozus darīja tieši tāpat, un tāpēc Dievs tā kā bišķiņu sadusmojās. Viņš saka, vai kurš tev to ir devis, vai tu neredzi. Bet tā bija atkal laba iespēja Āronam. Jo dēļ Mozus atrunām Ārons arī tika pie kalpošanas, un Ārons tika par runas vīru Mozumu, un viņš arī teica, viņš saka, es būšu par Dievu Mozumu, un Mozus būs par Dievu tev. Visu, ko viņš tev saka, tu ej un dari zināmu cilvēkiem. Un tā viņi kalpoja. Un tad vēlāk arī tāda paralēle, bet kad Mozus gāja jau veda šo tautu uz priekšu, un es jau vēlāk, jau 2. Mozus 14. nodaļā, Mozus visu laiku vērsās pie Dieva. Viņš darīja pareizi. Viņš vienmēr kā tauta pret viņu kurnēja, tā viņš vērsās pie Dieva. Dievs viņam vienā reizē saka, ka viņš pie tās jūras bija nonācis, un ka viņi bija iesprūduši tur tai starpā, ja, kad karaspēks nāk no aizmugures priekšā jūra, tad Dievs saka uz Mozu, ko tu brēc uz mani? Un arī tas tonis izstāv, ko tu brēc uz mani? Viņš saka, es jau visu tavas iedēs. Tā, kāpēc tu brēc tagad? Saka Izraēla bērniem, lai tie dodas ceļā, ja, bet tu pacel savu zīzli. Izstiep savu roku par jūru un pašķel to, lai Izraēla bērni var iziet caur jūras vidu pa sausumu. Bet bieži vien mūsu rokās ir šis zīzlis, ko arī vēlāk Mozus sauc par Dieva zīzli. Mums arī ir Dieva zīzlis. Un tāpēc Dievs saka, ko tu brēc uz mani? Un tad reku tev ir lieto, runā uz Izraēla bērniem, pacel un pašķel to jūru. Kāpēc tu brēc uz mani? Ja, bet Dievs ir labprātīgs Dievs. Kā mēs esam daudzreiz noskaidrojuši, Dievs ir arī džentlmenis, viņš prot pagaidīt, viņš ir pacietīgs un laipns, tāpēc viņš viņam paskaidro. Šeit saka Izraēla bērniem, lai tie dodas ceļā, un tu pats pacel savu zīzli, lai tā jūra pašķirās, lai tu, Izraēla bērni, var iziet caur jūras vidu pa sausumu. Un bieži vien, kad mēs to no Dieva saklausam, mēs arī varam pacelt savu zīzli, pāršķelt jūru un iziet caur sausumu. Ne tikai jāpaceļ tas zīzlis. Un arī tāds joks ir, ja, kur tu sauc, kungs, ka tu nerunā uz mani, kamēr tavu bībeli stāv aizvērta. Atver bībeli un saklausi, ko Dievs tev grib teikt. Cits stāsts par Dāvidu. Par to, ka jebkurš var tik izvēlēts, bet, protams, ir kādi nosacījumi. Un tie nosacījumi ir mūsu atbildība, mūsu sirds stāvoklis. Un, ja mēs ejam tālāk, skatāmies šo Dāvida stāstu, ja Dāvids gan uz zēns sarkaniem vaigiem. Jauks, piemīlīgs zēns, ko tēvs pat nepaicināja, kad pravietis Samuels bija atnācis izraudzīt nākamo valdnieku. Tēvs pat nenodomāja, kad šis varētu būt tas nākamais valdnieks. Viņš pasauca savus vecākos dēlus, kas ir trenējušies armijā, vēl kādās lietās, un jaunāko pat nesauc. Ko es saukšu, tur ir gan zēni ar sarkaniem vaigiem. Ja? Tad mēs varam iztēloties, kā šis puišāds, ja, sarkaniem vaigiem, droši vien bišķiņi iepaļš. Bet tas nav rakstīts, to es piedomāju. Šortiņos īsos, bišķiņi iespīlētos pieskriet. Tēt, tu man nepasauc. Un vai šis tas būs, ja, kad Samuels prasīja? Viņš saka, vai tev nav vēl kāds? Kad bija tie lielie brāļi. Viņš saka, vai tev nav vēl kāds? Viņš saka, ir, bet tas ir tas mazais puika piespīlētajos šortiņos. Ja. Viņš saka, bet ne, Dievs viņu ir izvēlējies. Un Dievs viņu izvēlējās nevis viņa izskata dēļ vai vēl kādu īpašību, ja, bet viņš bija vīrs pēc Dieva sirds. Vīrs pēc Dieva sirds. Viņš neizspilka no pārkāpumiem, bet viņš bija vīrs pēc Dieva sirds. Lai arī, ko viņš izdarīja, viņš uzreiz to nožēloja. Viņš to jūta līdzi. Un arī katrs viens vienalga, lai arī tu jūties kā ganu zēns, nedaudz iepaļš piespīlētos šortiņos, tu tāpatās var būt Dieva rokās lietojams varens vīrs vai varens sieva, neskatoties to visu. Bet Dievs skatīsies un svērs tavu sirdi. Kāda tā ir? Vai arī tu esi sieva vai vīrs pēc Dieva sirds? Un arī Dāvida instrumenti, ar ko viņš cīnījās.
viņa cīņas instrumenti. Mums liktos, ka vajag jaunākās tehnoloģijas, sasākos zobenus tajā laikā. Bet Dāvids ņēma rokā savu kūju. Viņam arī bija kūja, jo viņš arī bija ganu zēns. Viņam bija kūja, viņu nesauc par zīzli, jo viņš bija mazs. Tāpēc to sauc par kūju. Nepagūdu noskaidrot, kāda ir atšķirības starp zīzli un kūju izskatā. Bet droši vien, kad ir. Kūjas iztēlojas kaut kas bišķiņ mazāks kā zīzli. Bet arī Dāvids jau no mazām dienām zināja, kad gribi vadīt ganāmpulku, ka tev vajag kaut ko pie rokas, kad tukšām rokām iet nedrīkst. Viņš izmeklēja sev no upes 5 gludus oļus un ielika tos savā gana tarbā. Viņam nebija nekas īpašs, viņam bija kūja un parasta tarba, kur parasti liek lingas akmeņus. Tā Bībelē ir teikts, un ka šī tarba viņam bija arī priekš lingu akmeņiem, bet viņa linga bija tam rokā, un tā tas devās pretī filistietim. Jo Dievs jebkuru lietu, kas ir tavā rokā, var vērst par visjaudīgāko ieroci. Vien, ja tu ej pēc Dieva sirds. Simpsons. Izredzēts vīrs, spēcīgs vīrs, bet viņam bija ļoti liels problēmas ar sievietēm. Viņš neklausīja tēvam, viņš apņēma tās, ko teica, ka nevajag, un ar to viņš ir iekrita. Un to viņš nedarīja nevienreiz vien, viņam sanāca vairākas reizes. Bet tāpatās Dievs viņu lietoja. Dievs viņu lietoja, neskatoties uz viņu vājībām, Dievs viņam piedeva. Un šeit ir vēl viena laba lieta šajā stāstā iekšā. Bet Dievs dod jaunu ieroci, ko nebijušu jaunu ideju. Jaunu ideju tajā situācijā, kurā tu esi. Un tieši tāpat notika arī Simpsonam. Viņš arī nožēloja, viņš atkal gāja un cēlās, atkal krita un atkal cēlās. Un viņš atrada svaiga ēzeļa žokļa kaulu, atvērs savu roku un to satvērs nosita 1000 vīru. Ēzeļa žokļa kauls, iedomājieties, apakšējais žoklis, rokā, cik viņš tās tik garš, ar to nosita 1000 vīru. Kādu spēku var iedot Dievs vienkāršai lietai, kas tev ir pie rokas, kas ir blakus. Viņš darīja ko jaunu ideju, ko nebijuši, jaunu ieroci. Un tad Simpsons sacīja, ar ēzeļa kaulu es tos kapādams varēju sakapāt. Ar ēzeļa žokļa kaules nosit 1000 vīru. Un notika, kad viņš bija beidzis runāt, tad viņš nosauc to vietu, bet tad viņam ļoti slāpa, un viņš skaļi piesauc to kungu. Vai es tik lielu uzvaru guvis ar savu kalpu roku, vai tagad manis būs slāpēs mirt un Krišo neapgriezīto rokās? Kāpēc viņš slāpēs sāka mirt? Šajā stāstā viņš slāpēs sāka mirt, jo 2 teikumi, es viņus nelasīšu visus, bet tikai sākumu. Ar ēzeļa žokļa kaulu es. Ar ēzeļa žokļa kaulu es. Kad tu slavini to ieroci, ko tev Dievs ir devis un sevi, tajā brīdī tu pagursti. Tev sāk slāpt un tu sāc mirt, jo tu nedod to pateicību Dievam, kurš reāli to izdarīja. Bet viņš ātri to, principā pēc tā brīža, kad viņš sāk žēloties Dievam, kāpēc tad tu guvi ar manu roku uzvaru, un tagad es te mirstu, man tūliņ sakaus. Un tas kungs pāršķēla to pašu žokļa kaulu, lika izvirt no turienes ūdenim, un tad Simpsons dzēra, un viņa gars atgriezās viņā un atspirka. Un tajā brīdī, kad tu cel slavas zenītā tu ieroci, ko esi dabūjis, vai sevi pašu, vai abus divus kopā, un tas gars tā kā novēršās. Un tāpēc te ir teikts, ka viņa gars atgriezās viņā, un viņš atspirka tajā brīdī. Un tad viņš atkal šo vietu nosauc, kādā vārdā, bet tā svarīgākā lieta, ko Simpsons izdarīja nepareizi, ka viņš dziedāja slavas dziesmu par ieroci un par sevi, nevis par Dievu. Bet pēc tam, kad viņš pateica, ka šī uzvara nāk no tevis, tad Dievs atkal ir džentelmenis, labsirdīgs, labprātīgs un atgriez viņam atpakaļ garu un dzīvību, viņš atkal spirts varēja iet tālāk uz priekšu. Un šis ir tāds ļoti liels pierādījums par to, ka vienkāršais kļūst par pārdabisko, kad tu to lieto kopā ar Dievu.
Es domāju, mēs katrs varētu, droši vien ēzēt žokļu kaulu diezgan grūti Latvijā atrast, bet pamēģini ar viņu kaut ko izdarīt, vismaz kaut vai iztēlē, ja tev tāds lokveida kauls, ko ar viņu tur bakstīs, ja, bet kopā ar Dievu pārdabisko tas kļūst par varamo. Un Dievs vienmēr, ja Dievs nekad tev nelūgs to, kā tev nav, ja viņš tev neliks lietot to, kā tev nav. Jo bieži vien mēs skatāmies uz priekšu un, ja man būtu tāds ierocis, ja man būtu tā bībele tiem lielajiem burtiem, tad gan es sludinātu. Ja man būtu šī lieta, tad gan es. Ja man būtu foršāka draudzes, tad gan es rītīgi kalpotu. Ja, tad es rītīgi nodotos. Bet nē, Dievs saka, kad lieto to, kas tev ir. Un Dievs tev nekad neliks darīt un lietot to, kā tev nav. Viņš prasa, lai tu lieto, kas jau tev ir dots, kas ir pie tavas rokas. Un tāpēc es ticu, ka Latvijā mums to sēdzeļa žokļa kaulus neliks lietot, jo viņi mums nav tik ļoti pieejami. Bet Bībelē ir ļoti daudz piemēru, kur Dievs lieto pat vēl parastākas lietas. Un bieži vien viņš šīs parastās lietas, profesionālās prasmes un to kombinācijas lieto kopā, lai paveiktu darbības. Bieži vien tev liekas, ka varbūt es dzīvoju savā dzīvē un daru kādu lietu profesionāli, un šitais jau Dievam gan nav vajadzīgs. Dievs jau droši vien nelietos manu profesionālo nodarbi, lai darītu kaut kādas lietas, un tad tā kā noskums tajā. Bet šeit ir stāsts par Deboras laiku, par Jēlu, par kādu sievieti, un Debora arī priekš tā laika sievietei būt par soļu, jeb par valdnieci Izrēlā tajos laikos, tas jau bija kaut kas jau īpašs. Bet Debora nebija tikai soļa, jeb tā vadītāja, jeb premjerministra, jeb kā nosaukt, bet viņa bija arī praviete. Un tā ir ļoti spēcīga kombinācija, ka Debora ir gan soļa, gan praviete. Un viņai bija padotais, jeb tāds kā armijas virspavēlnieks Baraks. Un Baraks tulkojumā ir tāds kā zibens vīrs, jeb tāds, kaut kas ātrs, spēcīgs un tāds liels un tā kā varens un atbilstošs savai vietai, kā armijas virspavēlnieks. Bet tad, kad viņam Debora teica, ka tev būs jāiet cīņā pret Siseru, kas ir ar ļoti jaudīgu un modernām tehnoloģijām apveltītu karaspēku, viņam bija dzelzs kara rati, kara mašīnas, un tad iedomājies, tu ej ar šķēpu, un tu neko izdarīt nevari pret dzelzs kara mašīnu, bezjēdzīgi, tev liekas, ko es tagad iešu un man tur nogalinās. Un viņš arī vēršās, bet es domāju, ka viņš varbūt nebija vājš, bet viņš saprata Deboras to, ka viņa ir praviete. Un viņš viņai teica, viņš saka, es iešu, ja tu nāksi man līdzi, tad es iešu, bet ja tu nenāksi līdzi, tad es neiešu. Un tāda kārtīga zibens vīra atbilde. Kad, ja tu nāc, tad es iešu. Bet viņa arī teica, kad mēs iesim, katrā ziņā es iešu ar tevi, tomēr uzvaras goda balva šai gājienā, kurā tu tagad dosies, nepiederēs tev, jo tas kungs nodos Siseru kādas sievas rokā, vēl kādas citas sievas rokā. Un Debora cēlās un gāja kopā ar Baraku, un tas kungs radīja Siseras ratu vadītājos visā viņa karaspēkā ar Baraka straujo triecienu tādu apjukumu, ka Sisera nolēca no saviem ratiem un bēga kājām. Un tas bija tas, ka viņi izgāja šajā te cīņā, un tas Sisera nāca ar tiem visiem kara ratiem un visu, bet tas radīja jūkli. Un es tad domāju, kas ir tas, kas radīja to jūkli, jo tur tieši nebija pateikts, bet nākamajā nodaļā, soļu grāmatas 5. tas ir paskaidrots. Debesis pārplūda, mākoņiem gāžoties zemē. Un tad kļūst skaidrs, ja tu esi kalnos. Šī Jēla viņu ieaicina, viņš saka, nāc iekšā, nebīsties, un viņš pie tās iegriezies teltī, viņu apsedz, tā kā aprūpē vēl, ja, viņš saka, paiet kādu soli kopā, viņš saka, ja tev prasa viens slēps, tad iedod otrs, un paiet kopā to, un viņš prasa, šis Sisera, lūdzu, dod man mazliet ūdens nodzerties, jo es esmu izslāpis. Viņa
tajā brīdī viņa nedod ūdeni, bet viņa attaisa ādas trauku un pacienā viņu ar pienu. Iedod viņam pienu un atkal apsedz ieejā viņu. Viņa šo pienu redz strateģiski uz priekšu, kad padzēries pienu, tev būs kā labāks miegs. Kad tu esi paēdis un tev tāda labāka sajūta, un viņas ir šis mērķis viņu ieejāt. Un tajā brīdī Dievs pieved šo iespēju, kad šī Jēla, Habera sieva, ņēma kādu no telts mietiņiem un veseri savā rokā, viņa klusītiņām pie tā piegāja. Un arī pirms šī notikuma, pirms tā vesera un tā, viņš viņai saka, šeit tā kā liek viņai melot. Tas sisters saka viņai, nostājies telts ieejā, bet ja kāds nāk un tev jautā un prasa, vai šeit nav kāds, tad atbildi, nē, šeit nav neviena cilvēka. Tas nozīmē, ka tas nav cilvēks. Viņš saka, šeit nav neviena. Un tas vēl viens apliecinājums, ka viņš melo, liek tev melot. Un viņš pasaka, jā, ka viņš ir jaunais, un bieži vien arī mūsu ģimenēs ir kaut kādas lietas, ko mēs nevaram uzvērt. Kaut kādi izaicinājumi, kaut kādas lietas, ko mums vajadzētu vienkārši paņemt un pieneglot pie zemes, lai tas beidzās, lai šī lieta beidzās. Un Jēlai ir šāda iespēja. Sisteri to simbolizē, šo grēku, viņa simbolizē kaut kādu lietu, kuru tu nevari uzveikt, kuru vienkārši tev visu laiku tur maļās līdzi. Un tad šī Jēla pieiet klāt, paņēmuši šo veseru rokā, viņš saprot, ka viņai ir tikai viena iespēja to izdarīt. Viņa divreiz nevarēs sist. Viņa saprot, ka viņa vienu reizi varēs par to izaicinājumu uzdot. Un viņa triec, bet viņa visu mūžu ir cēlus teltis. Tas nozīmē, ka viņa visu laiku ir trenējusies šim sitienam. Viņa pieliek šo telts mietiņu un izdzen to cauri viņa deniņiem, pieneglojot viņu pie zemes. Iedzenot viņu zemē. Principā tā, ka tas iedūrās zemē. Viņš tur nomira. Un tas grēks tur palika, un tas izaicinājums tur palika. Un tāpēc arī Debora teica šim Barakam, ka to neizdarīs tu, bet tu izdarīs kādu sievu, kas tam ir trenēta, kas tam ir gatavota. Viņi to arī izdarīja. Un tas ir tas, kā Dievs ienāca iekšā un arī izmantoja cilvēku, kur tev pat liktos, ka tu vispār neesi lietojams. Un nekādā veidā. Neviens pat neiedomājās, ka vēl tur kaut kādas sadarbības tur pilsētē, kas laipo vienā brīdī ir tā kā kristietis, tā kā nav, tā kā ir ar Dievu, tā kā nav, un tur mēģina labas attiecības uzturēt un visu pasaulīgi, kristīgām acīm izskatītos, ka tur jau nav nekādu variantu. Bet varbūt to arī es savā ģimenē, tas pirmais, kurš var to izdarīt un pieneglot pie zemes to izaicinājumu, to grēku, to visu, kas jau paužu paudzēs, iespējams, muļājās līdzīgi kā to Jēla izdarīja ar Sisēru. Un arī mums šobrīd, kā jau noskaidrojām, ir šis zizlis, ar ko mēs varam iet un darīt lietas, bet mums ir vēl kāda, vēl jaudīgāka lieta par zizli iedot. Mums ir Jēzus Kristus, mums ir akmens, mums ir iedots stūra akmens, kas ir ierocis mūsu rokās, kas pasaulīgās acīs liekas atmetams, nekam nederīgs, kas ir stūra akmens, aiz kur paši piedauzās, aiz kur paši aiztirās, kuriem pašiem bieži vien tas uzkrīt virsū, bet tas ir mūsu rokā. Mums ir šis akmens. Un kā ir teikts arī, Mateja evaņģēlijā, Jēzus tiem sacīja, vai jūs nekad neesat rakstus lasījuši? Akmens, ko nama cēlāji apmetuši, ir kļūst par stūru akmeni. Tas ir no tā kunga un ir brīnums mūsu acīs. Tāpēc es jums saku, Dieva valstība no jums tiks atņemta un dota tautai, kas nes viņas augļus. Un kas kritīs šo akmeni, tas sašķīdīs, bet uz ko tas kritīs, to viņš satrieks. Un kad augstie priesteri un farizēji dzirdēja viņu līdzības, tie saprata, ka tas runāja par viņiem. Jēzus viņiem saka, pravietisku uz priekšu, viņš saka, šis akmens jums ir dots Izraēla tautai, bet tā kā jūs viņu esat atmetuši, tad viņš tiks nodots tautai, kas nes viņas augļus. Citām tautām, daudzām tautām. Līdzīgi kā arī pirmajā Mūzes
man šķiet, pirmajā Mūzes. Vienā no Mūzes grāmatām, kur arī ir teikts par Ābrahāmu, kur Ābrahamam Dievs saka, ka caur tevi daudz tautas, daudz ciltis tiks svētīts. Un šeit arī mēs tiekam svētīti. Viņi atmet, bet caur Pēteri mums ir šī iespēja, kad šī vēsts ir atnākusi arī līdz mums, ka tā mums ir pieejama. Šis Jēzus Kristus, šis stūra akmens. Un arī, kad Pēters ar Jāni, kas jau ir apustuļu darbos 4. nodaļā, kad Pēters ar Jāni stāvēja priekšā, principā, tiesai, jeb šim sinedrijam, ja mūs šodien pratina laba darba dēļ, ar ko šis neveselais cilvēks ir dziedināts, tad, lai jums visiem un visai Izraēla tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūs priekšā nācerieša Jēzus Kristus vārdā, ko jūs esat situši krustā, bet ko Dievs uzmodinājis no mirušiem, šis akmens, ko jūs nama cēlāji esat atmetuši un kas kļūs par stūra akmeni. Šis stūra akmens mums ir pieejams. Viņš ir tev pie rokas, ikdienas. Viņš ir ar tevi. Viņš ir tevī, caur svēto garu. Viņš ir pie tevis, ap tevi, uz tevis. Viņš ir visur. Un vēl šī rakstu vieta no 1. Pētera vēstules no 2. nodaļas, no 4. līdz 9. pantam, arī par šo dzīvo akmeni. Ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Dievs mums saka, ka mēs ne tikai turam to akmeni sev pie rokas. Viņš saka, lai mēs nākam ar tiem akmeņiem kopā. Un ka mēs paši arī caur svēto garu kļūstam par šiem akmeņiem un tādā veidā, lai mēs ceļam namu. Lai mēs ceļam namu, ir draudzi. Tas ir līdzīgi kā šeit mēs sēžam, kā dzīvi akmeņi, kas mēs ceļam šo te namu, kas pasaulē ir atmesti, kas bieži vien ir par ģeķību. Un kā tur turpinās, jo ir rakstīts, redzi, es lieku Ciānā izredzētu dārgu stūru akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tad nu jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir taps par stūra akmeni un ir akmens, par kuru krīt un klints, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklaus vārdam, kam tie arī ir nolēmti, bet jūs esat izredzēti cilts ķēnišķīgi, priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Ka mēs patiešām šo pašu varenāko Dieva ieroci, tas ir pats varenākais, kas vien ir virs zemes, Jēzus Kristu varam paņemt savās rokās, no tā vēl veidot un tālāk iet, un Dievs bieži lieto to, ko pasaule atmet. Ja mēs skatījāmies arī šajos vecās derības stāstos, tad pasaule atmet gan Dāvidu, pasaule atmet Jēelku no viņas, kas varētu sanākt, un arī Deboru noteikti nepieņemtu. Un arī pašu Mūzu. Mūzes vispār bija jau tā kā notiesāts par noziegumu, un pasaule nekad tādus cilvēkus nepieņemtu. Bet Dievs tieši lieto, ko pasaule atmet. Ieraug šos Dieva ieročus, kas tev ir apkārt, tie jau ir tev blakus, tie ir tavā istabā, tie ir tavā telpā. Un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi. To mums Pēters raksta šajā vēstulē, un es tā iztēlojos, kā tas ir, tāda bilde. Uzceliet arī šo namu. Un tad mēs esam daudz dažādu akmeņu tajā namā. Dažādi izskata, dažādas formas, un arī mēs pastamies raksturus, tad cits ir varbūt tāds apaļāks, ar mazāk šķautnēm, bet starp diviem apaļiem akmeņiem vai kādu trīsstūru veidu tādu šķautnēm, lai tie labāk sadara kopā. Un tad tā bieži vien liekas, nu kā tas ir. Un tāpēc sakat, ka jūs ceļat šo priesteru namu, tad pielūgsmes laikā es ieraudzīju tādu bildi, ka mēs arī kā akmeņi dažādi. Viens apaļš, viens tas aizgāja uz mežu, paņēma divus akmeņus. Un šis tāds šķautnēns, tas tāds apaļš, un ka mums caur Jēzus Kristu ir jābūt vienotiem. Ka tā ir tā
jā, kas ir starpā. Un tā bilde, ko es redzēju, tas ir tāds garīgs nams no dzīviem akmeņiem. Esam dažādi izmēri, dažādas formas, cits apaļāks, cits gludāks, cits asāks, cits šķautnēnāks. Un starp šiem diviem gludiem un apaļiem vajag šo stūrēno, šķautnēno, lai tie labāk sadar kopā. Bet starp akmeņiem, lai garīgā celtne vispār turētos kopā, ir kaut kas nepieciešams, jo akmens slīd nost, viņš neturās. Bieži vien tās šķautnes durās sānos, iedomājies, redz tāds foršs apaļš un tāds kauntains, un viņš spiežās iekšā. Un tu nevari saprast, es ne to brāli, ne to māsu nevaru pieņemt. Un viņš tad spiežās man te sānos ar to te aso stūri iekšā manī, un man sāp, ka viņš man ir blakus. Tāpēc ir nepieciešama jāva starp tiem akmeņiem. Tas ir Jēzus Kristus, tas ir, kas sajiet kopā, kas mūs apņem. Jēzus Kristus caurdurtās rokas paņem mūs katru un savīja mūs kopā. Un vairs nespiežās. Mēs viens pie otra pat nepieskaramies, jo pie mums pieskarās Jēzus Kristus katrā. Un mēs savā starpā vispār nesaparamies kopā, un tāpēc tas ir arī tas, kas satur visu šo garīgo namu kopā. Jēzus Kristus, kas ir caurvies caur katru, kas ir varbūt kādreiz mūrējis vai redzējis mūru, varbūt pavērojot to mūru, kad nekur akmens viens ar otru nekad nepieskarās. Viņi nesaskarās kopā. Viņi ir ar atstatumu, jo viņu starpā ir šī java. Un tā java arī aizpild visas spraugas un visu, kur kaut kas nav varbūt sanācis tā smuki salikt. Un jā, par to, ka tā java arī neļauj durties sānos, bet ja akmens ar akmeni tiešā veidā saskaras, tad var nebūt labi. Un bieži vien mēs arī šo garīgo namu mēģinām celt tā cilvēcīgi, kraujot akmeni vienu uz otru, un tad ir tāda parādība. Un īstenībā mēs bieži vien arī laulību mēģinām veidot. Mēs mēģinām veidot kādas draudzības bez Jēzus starpniecības. Ka mēs arī laulībā neļaujam Jēzu mūs vispirms atņemt un tad iet kopā. Jo ja akmens viens pret otru rīvējās un Jēzus ir starpā, tur tāda. Bet tad, kad nav nekas starpā, tad mums sanāk, ka mēs viens gar otru sitamies, mēs rīvējamies. Un šajā brīdī, kad šis notiek, tad pasmaržojiet šeit smird pēc deguna. Bet tad, kad rīvēšanās notiek, kad mūs ir apņēmis Jēzus Kristus, tad te nekas nesmēr. Tas tāda viegla skaņa, švirkstot. Un šeit smird pēc deguna tie akmeņi. Tāpēc tik svarīgi ir, ka mēs ceļam šo garīgo namu, ka mēs to ceļam, ka mēs esam aptīti Jēzu Kristu. Mēs būsim dažādi, lai mēs sadarētu kopā. Un patiešām tas jaudīgākais ierocis, kas ir likts mūsu rokās. Mums vispirms ir zīzlis, ar ko mēs varam vadīt. Un Dievs saka, ko tu brēc uz mani, vai tu esi atvērsi savu bībeli, vai tu viņu lasi, vai tu esi vārdā. Un, protams, otrs ir lūkšana, svētais gars. Jā, jo Jēzus arī teica, viņš saka, labākais aiziet, jo es atstāju aizstāvu svēto garu, kas ar jums būs ikdienas. Un tā mēs ar svētā gara starpniecību varam būt Jēzu ietīti un arī sadzirdēt, ko mums Tēvs saka. Bet vispirms viņš ar mums runās caur bībeli. Tāpēc, kad tā bībele mūsu sirdīs, ne tikai mūsu prātos, bet viņa jālas ļoti daudz ir, lai viņi nonāktu sirdī, nevis tikai paliktu prātā. Un tagad tev tas trauciņš ir piepildījies, ka tu esi saspaidīts, sakartīts, pāri pār mēru plūstošs. No tevī var plūst dzīvā ūdens straumes, un citi to var arī saņemt. Tā kā, mīļie, ņemsim tos ieročus, kas mums ir pie rokas, lietosim, lai citu celtu, stiprinātu, pamācītu. Jo vārds ir daudz kam parādīts, daudzām lietām. Tādēļ gribētu aicināt arī priekšā mūsu slavētājus. Kaut kā dziesmu, ka mēs varam uzdziedāt un caur pielūgsmi ļaut Dievam mūs apņemt, ļaut Jēzu Kristu mūs paņemt, mūs savienot. Mūs savienot kā šai javai, un tad to atraut nevar. Tos akmeņus nevar vienu no otru atraut, ja viņi ir savienot ar Jēzu Kristu. Viņi ir kopā stingri un nesaraujami. Tā kā, mīļie, tuvosimies Jēzu Kristum, ļausim sevi apņemt, ieritināties viņa caurdurtajās rokās
un kļūt par šiem dzīvajiem akmeņiem, par garīgu namu, ka mēs varam tapt par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Un tā liekas, ka ļoti labs garīgs upuris ir pavadīts laiks vārdā ar Dievu. Tā kā mīļie, esiet bagātīgi svētīti.